Viens teikums, viens atteikums, viena frāze, un tu jau jūti, kad viss iekšā sāk smakt. Tu sāc slīgt, un vēl skaļi pasaki, viņš man sabojāja dienu. Šitas jau atkal notiek ar mani. Es vairs nevaru. Esi bijusi tādā bedrē? Un jā, tā diena tiešām paiet tāda pelēka. Tu esi tāda dusmīga, pat ne dusmīga, tāda aizdomājusies, tāda nopūtusies, pēdīga. Galā tās domas tik tādas smagas, nogurdinošas, vienas un tās pašas domas, vecie scenāriji, kaut kādas vecie aizvainojumi nāk, atcerās par visu kaut ko, kas ir nodarīts. Tu vairs pat necenties tikt ārā, jo liekas, ka tas ir normāli, jo pierasts pie tās sajūtas, ne? Bet tas nav normāli. Tā nav dzīve. Tā ir pilnīga izdzīvošana. Un zini ko? Tu vari tikt no tā ārā, bez cīņas, bez piespiešanas, bez maskām. Zemapziņas terapija nav par to, kā būt pozitīvai vai kā būt pateicīgai. Tā ir par pašu sakni, par to, kāpēc vispār šī sajūta tevī ceļas. Un kad saknes beidzot ir izravēta, tu beidz dzīvot tajās pašās schēmās.